celta pagājušā gadsimta sākumā celta hospitāļu projekta ietvaros. Nebija viens prāts ar Ulmaņa izvirzīto valdīšanas politiku Latvijā. Armijas lauku tiesā 3 virsnieku sastāvā un spriež sodus un lem likteņus ieslodzītiem. Marš! Veicīgāk kustamies! Otrā pusē stājamies tur, tu aizpild tanī pusē. Cik zobu mutē ir? Kas visi? Tu te min tagad izskaiti? Izskaiti tagad savus zobus. Netīri mazgāts ausis. Ko tu te man stāsti? Kas ir tie pa netīrumiem? Tur tais ausīs ir utis arī. Tur pie sienas stājies. Rotas aiz muguras ir. Cik reizi jāatgādina? Iederīgi, bet nepieciešami. Un jāved ir no katras skolas, katru klasi uz šeien, vismaz uz pusstundu. Nu, tas ir ieteikums. Man ir ļoti bagāta dzīves bagāža aizmugurē, dažādas profesijas, bet šādu pieredzi, ko gūst skolnieks, to nevar dabūt ne ģimenē, ne skolā, ne uz ielas. Tikai šeit. Tur ir. Atkal tur rokas es nolaidu. Klausies mūziku. Kādu mūziku klausies? Dažādi. Dažādi skaņdarbi tikai. Dažādi. Konkrētā, ko tu klausies? Visi apkārt griežas. Tiesas, piecelies. Rokas aiz muguru. Те люди, которые встречались с тем временем, да, они его воспринимают все-таки болезненно. Молодежь, она более веселая, но они не думают о своем здоровье, потому что нагрузка здесь физическая, да, а сейчас молодежь, ну не все занимаются спортом, и при малейших нагрузках начинают сдавать. То ноги болят, то еще что-то. Skriešas. Taisni pa koridoru. Spriekš marš. Pirmais stāv. Es uzzināju, ka tēšas ir grūti. Tas visā noteikti. Un es šeit noteikti nekad negribētu vairāk atgriezties. Jūs ticējat vispār, ka kaut kāds tas varētu notikt? Man nelikās, ka tik grūti var būt. Man sākumā likās, ka tas būs vienkārši kā šovs, ka es te varēšu tikai atnākt un pasmieties, bet īstenībā nē. Bija vēl grūtāk. Jā, bija jau ļoti interesanti, ļoti nežēlīgi. Vai grūti bija viss tas vingrinājumus veikt. Bet, es nezinu, tie cilvēki jau bija pelnījuši noteikti, kas te nonāca. Bet jūs ticat, ka tā arī bija viss, ka šeit redzēt? Jā, kāpēc lai es neticētu, tad jau viņi mūs te tā nemocīja. Bet mums vajag to uzlūku.